Labdien! Mani sauc Arnis Blumfelds, esmu Erste Finance vadītājs. Ikdienā satieku dažādus cilvēkus un ambiciozus projektus, bet šodien svinam Erste Finance 10 gadu jubileju. Tādēļ uz sarunu dodos es, lai dalītos ar to, kas šajos gados ir pieredzēts. Sveiks, Arni! Sveiks! Klau, stāsti, kāda ir tava biznesa apetīte? Lieliska! Esmu izsalcis! Lieliski! Pastāsti, kur mēs varētu pirmais doties? Esiet sveicināti, darbie skatītāji! Biznesa apetīte. 6. sērija, 2. sezona. Šodien ar ko īpaša? Erste Finance 10 gadu jubileja. Pie mums ciemos Arnis Blumfelds, vadītājs. Sveiks! Sveiks! Kā jūties jubilejā? Kolosāli jūtos, kā jau 10 gadu jubilejā. Jā. Brīnišķīgi. Pirmā dekāda, fantastiski. Ko, ķersimies vērsim pie ragiem. Pastāsti par sevi. Kas būtu jāzina cilvēkiem, kuri tevi nepazīst, ja? Kā tu sevi noraksturotu? Jā, ļoti interesants jautājums. Man liekas, ka bieži to uzdod, un tad vienmēr tas samulsti, Jā, ko protams. tad atbildēt. Bet es teikšu tā, ka es esmu latvietis pirmkārt, patriots, ļoti pozitīvs cilvēks, ļoti ambiciozs cilvēks, mērķtiecīgs un ar tādu pozitīvu skatu uz dzīvi un vienmēr uz priekšu. Tas ir ļoti būtiski šodienas latvietim, manuprāt. Tieši šis pozitīvais domāšanas veids. Jā. Es domāju, ka ne tikai šodien, bet vispār cilvēkam pa dzīvi ir daudz vieglāk, ja viņš ir tādu vairāk ar prieku un pozitīvismu dodās uz priekšu. Gluži mans domas. Tad, ja pozitīvisms, tad vai arī šis pozitīvisms ir tava degviela, vai arī kas ir tas, kas tevi dzen uz priekšu, kas tev dod enerģiju? Jā. Zini, ir viena tāda lieta, kas man pilnīgi noteikti ir tāds tā kā dopings un stimuls, un tie ir sasniegumi. Un tie ir izvirzītie mērķi, aizsniegšanās līdz viņam, un ļoti bieži arī patiesībā tas ceļš līdz tam mērķim. Process, kurā tu redzi to, ka ar katru nākamo soli, ar katru nākamo izdarīto darbu, izdarīto lietu, tu viņam pietuvojies, un tas sasniegums ir galā. Varētu teikt, tu esi darba cilvēks, labākā šī vārda nozīmē. Respektīvi, darbs arī tev ved uz priekšu. Pilnīgi noteikti, man patīk darīt. Jā. Super. Kā tu nonāci līdz finansēšanas jomai? Kad bija tas pirmais, zipsnis, ka tieši finanses, iespējams, varam iet atpakaļ uz skolas laiku vai uz bērnības laiku, ja? Kurā brīdī tieši finanses ir tas, kas tevi... Jā, šeit arī jāskatās tiešām ļoti tādā tālā vēsturē, kas ir mana bērnība un laiks, kad es pavadīju pilnīgi visas vasaras laukos. Jā. Un šito, man liekas, tā jau kāda 3. vai 4. reize, kad es to stāstīšu, bet Nekas. Varbūt visi to vēl nav dzirdējuši. Tad, kā es nopelnīju savu pirmo naudu? Jā. Un savu pirmo naudu es nopelnīju, man bija kādi 11, varbūt 12 gadi, kad es kopā ar saviem vecvecākiem devos lasīt Brūklenes Kurzemes mežos. Ļoti labi. Jā, un tad pusnedēļu mēs viņus lasījām, tad otru pusnedēļu mēs viņus tīrījām, un tad sestdienas agrā rītā braucām uz Matīsa tirgu, Vidzemes tirgu, viņas iztirgot. Un tā bija mana pirmā paša nopelnītā nauda un mana sajūta par to, cik tad ir daudz jāieliek laiks, enerģijas, spēks un resursi, cik tas ir viegli vai grūti. Jā. Un arī viss tas process galu galā. Un tur es tā kā sajūtu, tātad kā pie tās naudas var tikt. Un tad es teiktu, ka tie ir tie pirmie tādi mirkļi, kad es sāku saprast naudas vērtību, un jau laikam ejot tālāk, man patika būt tuvumā naudai. Un tad attiecīgi diezgan loģiski izvēle pēc tam tālāk bija jau pēc vidusskolas absolvēšanas iestāšanās banka augstskolā. Un tur arī ļoti sekmīgi pavadīju gan bakalaura, gan maģistra studijas. Un 2. kursā skolā jau sāku strādāt bankā tajā laikā. Diezgan ātri sāku, var teikt, profesionāli jau. Jā, īstenībā ieteikums jauniešiem, ja jums ir iespēja
tās izmantot, kā mēs sakām, to Erst Finance, vai ne? Tad noteikti to vajag darīt, bet nepāršaut pār strīpu un sabalansēt šīs te studijas un mācības ar profesionālo karjeru un darbu. Jā, tur droši vien ļoti zīmīgi ir tieši šī izvēle. Ja? Kādu izvēles veids? Iet tur vai šur. Varbūt tu vari padalīties, vai tā ir intuīcija tavā ziņā, vai kas ir bijis tas, kas ir, tā teikt, motivējis tev veikt tās izvēles, kuras tu esi veicis savā dzīvē. Te es varu atsaukties uz Steve Jobsa savulaik teikto, ka mums ļoti uzmanīgi dzīvē vajadzētu izvēlēties savu profesiju un darbu, kuru mēs darām, jo mēs aptuveni, pat vairāk kā trešo daļu no sava laika pavadām darbā. Jā. Un mums ir jāizvēlās tāds darbs, vai jāmeklē tāds darbs, un viņš arī vēlams jāatrod un pēc iespējas ātrāk, kuru mums patīk darīt, kas mums sagādā gandarījumu. Un, attiecīgi, tad mēs to darīsim ar ļoti lielu entuziasmu, ieguldījumu, un tur arī sekos rezultāti. Un tur arī sekos rezultāti, un tur arī sekos, jo ļoti daudz cilvēki nodarbojas, ar ko viņi nodarbojas, attiecīgi, naudas dēļ, vai lai tiktu pie panākumiem. Bet gluži mans domas, ja tajā nav sirds iekšā ieguldīta, tad arī, man liekas, no tiem panākumiem vai no tās naudas nebūs tāds, kā lai saka, baudījums, vai viņi netiks izlietota kaut kā, es nezinu, prātīgi iespējams. Jā, un te īstenībā vēl viens ļoti labs teiciens man ienāca prātā, kur es arī reizēm izmantoju. Tas gan varbūt ar manu profesiju nav tik ļoti asociējams, cik varbūt tā kā globāli skatoties, bet tas teiciens ir tāds, ja tu ar savu hobiju var pelnīt naudu, tad nekad dzīvē nebūs jāstrādā. Fantastiski, jā. Un to droši vien arī var savilkt kopā tiešām ar daudz dažādām profesijām, un varbūt tā mazliet abstrahējoties no tā tiešām liela lidojuma, tad, ja tu dari to, kas tev patīk, tad ar ļoti augstu varbūtību tev arī sanāks. Jā. Un ja sanāks, tur sakos arī augļi, viss, ko tu vari pēc tam iedomāties. Nākamā lieta, tu esi šo jautājis saviem viesiem raidījumos, un tagad es tev pajautāšu. Kāda ir tava superspēja? Jā, es zināju, ka tu to paprasīsi. Tieši tāpēc, ka es citiem vienmēr to vaicāju. Es domāju, ka mana superspēja ir saglabāt mieru kritiskās situācijās. Un tad, kad šīs situācijas ir spēt racionāli domāt un nestrēpt karstu. Respektīvi, apsvērt iespējamos scenārijus un kā rīkoties tālāk, lai no šīs situācijas tiktu ārā visveiksmīgāk. Jā, bet tu zini, atvainoju, ja tu pārdos, bet tu zini, kā tu pie tā nonāci, jo tas ir viens, vai tas jau ir tavā raksturā iekšā, tavā modelī, teiksim tā, vai arī kaut kādu kļūdu mācību ceļā šis miers, kurā brīdī tu saproti, ka ir jāsaglabā tas miers. Jo pirmais impulss jau daudziem bieži vien ir tieši panika, vai kas ir tas? Zini, kā es teiktu, ka man tas arī ir bijis tāds treniņu un prakses un pieredzes rezultāts. Jo es domāju, ka ne visās situācijās es turpinu mācīties, un ne visās situācijās es tiešām spēju to mieru saglabāt tik ļoti, varbūt kā es gribētu, vai kā pēc tam likās, kad kā vajadzēja darīt. Bet es tiešām daudz par to domāju, es daudz pie tā strādāju, un pilnīgi noteikti tas ir tāds brieduma sekas, un tā piedzīvotā brieduma sekas, kas saka, pieredze arī ir vislabākā, tā teikt, labākā skola, tieši tā. Kur arī no kurienes pieredze, Okay. Par pieredzi runājot, Erst Finance vadītāja lomā tu esi 5 gadus. Jā. Kā tu raksturot šos 5 gadus? Lieliski 5 gadi manā dzīvē. Jā. Bet, ja tā mazliet detaļās, tad es domāju, ka mēs esam ļoti daudz
paveikuši, attīstot uzņēmumu, augot. Mēs esam noteikti nostiprinājuši savu pozīciju tirgū. Jā. Mēs esam kļuvuši būtiski atpazīstamāki. Tādēļ muskuļi ir uzaudzēti. Jā, Jā, esam daudz spēcīgāki nekā mēs bijām 5 gadus atpakaļ. Apjoma ziņā mēs esam auguši šķiet arī reizes 5, visticamāk. Jā, aptuveni 5 reizes. Kādas izpaužās apjoma ziņā? Apgrozījuma ziņā, Apgrozījuma ziņā, apkalpoto klientu skaita ziņā, izsniegtā finansējuma skaita ziņā. Tā dinamika pēdējo 5 gadu laikā tiešām ir bijusi eksponenciāla, un par ko man gan liels prieks, gan lepnums, gan par sevi, gan arī par savu komandu, jo viens pats es to pilnīgi noteikti nebūtu spējīgs paveikt. To vai viens pats nebūtu spējīgs to paveikt. Tu esi minējis pirms tam, ka būtiski ir būt līderim, nevis bosam. Ja? Jā, tā ir. Kā ir dzīvē? Cik tas ir, kā tev izdodas, vai izdodas, un kur tie brīži, kad neizdodas, vai... Nu, droši vien, ka šo jautājumu vislabāk būtu vaicāt maniem kolēģiem, manai komandai, jo tad būtu viss precīzāk. Bet no tavas perspektīvas, ja, kāpēc līderim nevis bosam? Zini kā, es domāju, ka laiks ir tik mainīgs mūsdienās, un viņš ir tik dinamisks un iet uz priekšu, un, protams, arī vadot uzņēmumu vai vadot kolektīvu, šobrīd tās kvalitātes un tās prasmes ir būtiski atšķirīgas, droši vien tās, kas bija bijušas pirms 15, 20 gadiem, varbūt vēl senāk. Bet tā viena lieta, kas, man liekas, arī šobrīd mainījusies tieši uzņēmumu un kolektīvu vadīšanas principos, ka tā būtiskākā atšķirība ne tikai starp gan boss, gan līderis, bet arī šobrīd jau tā līdera loma mainās. Un es teiktu, ka kādreiz bija tāds bildīts, arī tur mēs varējām redzēt, ka tur boss stāv uz tribīnes, bļauj uz savu kolektīvu, vai ne, un tad viss, skaidrs, sapratām, ejam darīt. Tad līderis ir tas, kas velk to kolektīvu, parāda piemēru, dodās uz priekšu, dod iespējas, parāda ceļu. Un šobrīd man šķiet, ka arī šī lieta jau ir mainījusies, un līderim ir jābūt, manā skatījumā, tādam cilvēkam, kurš aicina piedalīties piedzīvojumā un ar savu piemēru parāda šo ceļu, nevis tur spiež vai grūž vai spiež vai grūž, egoistiski vienkārši tā teikt, liekot izpildīt savus, teiksim, ambīcijas vai kā, jo, manuprāt, es arī piekrītu šim līderu formā, jo, manuprāt, tad ir iespējams izmantot visu darbinieku, tā teikt, potenciālu, kopīgam mērķim. Tieši tā. Tad ķersimies klāt Erst. Aiziet. Tie, kuri aptuveni nojauš, kas ir Erst Finance, varbūt kaut kā sīkāk, kāds ir klientu portfelis, pēc kādas palīdzības es kā uzņēmējs varu vērsties pie Erst. Droši vien tad jāsāk tiešām, kas ir Erst Finance. Tad, pirmkārt, mēs esam 100% latviešu kapitāla uzņēmums. Kā tu jau sāki mūsu rubriku, tad šogad mums ir 10 gadu jubileja. Tad esam pietiekami nostabilizējušies jau šajos finanšu džungļos. Mēs esam uzņēmums, kas strādā alternatīvās finansēšanas sektorā un strādājam specifiski tikai ar uzņēmumiem. Respektīvi, mūsu pakalpojumi ir pieejami uzņēmumiem, kuriem ir vajadzīgs kāds atbalsts, finansējums, kāda projekta realizācija, apgrozāmo līdzekļu vajadzību gadījumā, uzbūvēt jaunu ražotni, iegādāties jaunu tehniku. Respektīvi, ja ir vajadzīga nauda, tad Erst Finance būs lielisks risinājums, kur šo naudu varētu meklēt. Fantastiski. Pastāstīja, es domāju, ka ļoti daudz cilvēki ir nākuši pie jums ar pietiekoši varbūt trakām idejām vai arī nepieņemām idejām, vai kas strādā, kas nestrādā. Varbūt tu vari atminēties, kas tev pašu no šiem uzņēmumiem, kas ir nākuši pie jums, ir iedvesmojis, kas licies kaut kas ir palicis atmiņā, kas liekas, wow, kā var kaut ko tad, Jā, ir īstenībā ļoti daudz dažādas lietas, un mūsdienās arī tā biznesa, ekonomikas un jaunievedumu vide ir tik pateicīga, ka tiešām man liekas, ka šis
laiks, kurā mēs dzīvojam, ir tiešām tāds, kurā mēs varam ļoti trakas idejas realizēt. Ja? Un te gan uzreiz jāatzīmē to, ka par tām trakajām idejām mēs vienmēr esam gatavi viņus uzklausīt, bet salīdzinoši retāk esam gatavi viņās piedalīties, tāpēc, ka mūsu riska apetīte un finanšu darbības principi ir vairāk pietuvināti tādam banku sektoram, kur mēs analizējam finanšu rādītājus, cik uzņēmums ir veselīgs, kāda ir viņa maksātspēja un attiecīgi kā mūsu finansējums var palīdzēt viņam augt tālāk un attīstīties. Un tās trakās idejas parasti ir tās, kas atnāk tiešām tādos startupa stadijās, kas ir, teiksim, kā tu atzīmēji, trakas jaunas idejas, kuras meklē finansējumu. Tad šāda veida biznesa virziens īsti nebūs mūsu apetītē, bet mēs būtu gatavi šādu te skatīt, tad, ja tas ir kaut kopā jau ar esošu, teiksim, uzņēmumu darbību, kas jau nodrošina kādu produktu ražošanu un ir kaut kāda inovācija vajadzīga. Noteikti par šo tu esi daudz diskutējis, bet varbūt ir kaut kādi iesakņojušies mīti vai stereotipi par alternatīvās finansēšanas nozari. Ja? Ko varbūt cilvēki, kā lai saka, pārprot vai līdz galam neizprot, kā varētu laust šos stereotipus? Varbūt tu varētu apgaismot. Jā, laust droši vien var stereotipus visticamāk, ka vairāk skaidrojot un vairāk rādot piemērus. Un es domāju, ka tas tiešām nav noslēpums, ka viens no tādiem spilgtākiem stereotipiem, kas pavada alternatīvās finansēšanas nozari, tā īpaši pat spilgti pavada arī tos uzņēmumus, kas strādā ar uzņēmumiem, ir tas, ka tas ir saistīts ar vai tas pats, kas ātrie kredīti. Jo, kā mēs zinām, tad 10-15 gadus atpakaļ šis te bizness sākās, bums, kur, diemžēl, daudzi cilvēki izbaudīja, ko tas nozīmē dienas beigās. Ja tev rodās kaut kādas situācijas, kurās tu nespēji laicīgi nosakt savas saistības, tad šis ir tas lielākais mīts, jo šodien, un man prieks, ka mūsu nozarē ir virkne ļoti spēcīgu, atpazīstamu un tiešām veiksmīgu uzņēmumu, kas kopīgi ar Erste Finance mēs šos te mītus laužam un esam darījuši tiešām daudz, lai, tā teikt, mainītu to domāšanas virzienu, un tas tiešām jau ir noticis un turpina notikt. Tātad tas būtu tāds viens un tas būtiskākais. Otrs mīts, ko salīdzinoši bieži sanāk arī dzirdēt, ka alternatīvā finansēšana tas noteikti ir ļoti, ļoti dārgi. Jāpiekrīt tam, ka, protams, ka mūsu finansēšanas principi un mūsu nauda būs dārgāka, tāpēc, ka mums arī resurss, par kuru mēs maksājam, ir dārgāks. Bet tas nav nesamērīgi. Tas ir atbilstoši tam riskam, ko mūsu uzņēmējs, klients atnes mums parādu un piedāvā. Tā kā tā cenošanas politika arī ir, es teiktu, ļoti samērīga. Un trešais mīts, kas ir visvieglāk apgāžams, jo to mēs pierādām praksē katru dienu, ka alternatīvā finansēšana arī prasa ļoti ilgu laiku, līdz brīdim, kamēr tiek pieņemts lēmums. Tas nav nekas tāds sasteigts vai kaut kā, tas ir rūpīgi izvērtēts un Protams, mūsu izvērtēšanas kritērija, es pat teiktu, ir ļoti tuvu arī banku sektoram, bet tas, ko mēs esam iemācījušies darīt labāk un vairāk, mēs tiešām spējam pieņemt lēmumu ļoti, ļoti ātri. Un tā ir tāda alternatīvās finansēšanas nozares, viens no tādiem stūrakmeņiem, pamatpīlāriem, ka mēs spēsim iedot šo te atbildi tiešām ļoti īsā laikā, un ja šī atbilde būs nē, tad mēs nekautrēsimies arī to pateikt uzreiz, un tad, kad mēs to būsim sapratuši. Nevis mēģināt tur kaut kādā veidā, pielocīties, mēģināt dabūt kaut ko papildus, lai tikai varētu ilgāk noturēt to komunikāciju. Tieša, drosmīga valoda. Pilnīgi precīzi, jā. Runājot par to, kas šobrīd ir, teiksim tā, uz galda, jeb svarīgākais nozarē, kad tev jautājums kā ekspertam. Šobrīd nozares karstais kartupelis, protams, ir potenciāli valdības lēmumi par procentu likmi un Eiribor samazināšanu, jau ar tādu likuma spēku. Es domāju, ka šis jautājums vēl kādu laiku tiks
tā teikt, muļāts pa kabinetiem, bet agrāk vai vēlāk līdz iznākumam ir jānonāk. Viņam īstenībā jābūt salīdzinoši tādā, es teiktu, sarunas būs intensīvas, bet tam lēmumam jābūt es teiktu, mēnešu pusotru laikā maksimums. Okay. Tā būtu viena lieta. Otra lieta - tas pats procentu likmu straujais pieaugums un kad tad viņš varētu sākt atkāpties. Jo tiešām pēdējā pusotra gada laikā Eiribor likmes pieaugums ir bijis tik strauji kā vēl nekad. Jo es domāju, ka tie cilvēki, kam kādreiz ir bijusi kāda saistība ar finansēm, diez vai atcerās šādu laiku, jo viņi tiešām tāds nav bijis. Tagad līdz gada nogale, tad skatāmies, kurus projektus mēs vēl varam paspēt izpildīt un nofinansēt vēl šogad, un kādus rezultātus parādīt akcionāriem un tirgumu. Un tad jau skatāmies jau uz nākošo gadu, plānojam budžetus un tādā veidā plānojam arī savu izaugsmi. Runāt par izaugsmi, 10 gadi, tas ir tāds jau pieklājīgs cipars. Varbūt ir, viena jautājuma daļa ir par šo veiksmes atslēgu. Jūs esat, kā teikt, Latvijā radušies, pilnvērtīgs Latvijas, tā teikt, produkts. Kas ir šī veiksmes atslēga, un varbūt lielākā izaicinājuma šajos 10 gados? Veiksmes atslēga pilnīgi noteikti ir cilvēki, jeb kolektīvs un produkti. Tās ir tādas divas lietas, kas, es domāju, mūsu gadījumā ir... Tā ir atkal izvēle. Tā ir, teiksim, izvērtēta veiksmīga vai kādā ziņā izvēle. Teiksim tā, nepārtraukts darbs katru dienu, un te mēs esam. 10 gadi. Tās ir tādas svarīgākās lietas. Lielākā izaicinājuma finansēšanā, tas kā alažs ir risks, riska novērtēšana, riska nepārvērtēšana un sabalansēt. Pastāst man par sīkāk varbūt par riska nepārvērtēšanu. Kā to izprast cilvēkam, kurš varbūt nav tik tuvu šai sfērai? Respektīvi, kad tādā vienā slavenā filmā kādreiz teica, lai tās ambīcijas sakristu ar iespējām. Un tad jebkura finansētāja uzdevums ir atrast to mēreno vidusceļu, lai uzņēmumam, kurš potenciāli vēlas saņemt finansējumu kāda projekta realizācijai, palīdzētu pieņemt to pareizo lēmumu, lai tā latviski vienkārši sakot nepāršautu pār strīdu, jo nav jau māka izsniegt finansējumu un noslēgt līgumu. Tas ir vēl it īpaši šī gada laikā, kad ir nenoteiktība ir visapkārt, var teikt. Tas ir vēl tāds apstākļus, kā izvērtēt šos riskus. Tā nenoteiktība, man liekas, pēdējo 5, 7 gadu laikā. Tas nav viens gads pēdējais. Tas nav viens gads. Tas, kas ir mainījies, kas ir nenoteiktība. Jo viņa ir visu laiku, visu laiku mainās, un tev ir jāspēj nepārtraukti pielāgoties, sekot. Un es teiktu, jau ir jāspēj jau prognozēt, kas varētu būt tās nākamās lietas, kam tev ir jābūt gatavam. Un tas ir tāds nepārtraukts darbs. Es skatos, ka Erste Finance ir liels sporta atbalstītājs. Mini-rallijas, entuziastu hokeja līga, tev pašam sports ir tuvs. Cik tuvs? Kāpēc? Kopš kuriem laikiem? Nebūs tālu jāskatās, un tā droši vien būs tāda sagadīšanās, ka es gan pats braucu mini-rallijā, gan arī pats spēlēju hokeju. Un ļoti bieži ir tā, ka tās lietas, kuras tu dari, kuras tev patīk, tev šķiet, ka tas ir loģiski, ka tu arī viņām centies palīdzēt un viņus atbalstīt. Jo mēs zinām to, ka mūsdienās norganizēt tādus lielus pasākumus tiešām tas ir gan laiks, gan spēks, gan enerģija, gan resursi, un šī gadījumā nauda. Un tāpēc man ir liels prieks, ka man ir tā iespēja šīm abām divām kustībām Latvijā palīdzēt, jo abas divas viņas pulcē tiešām milzīgu amatieru sportu piekritējus, puišus un meitenes, kas
minirālī gadījumā šiem nedēļām un mēnešiem, un visvairāk pēdējā naktī pirms sacensībām gatavo savu auto, un savukārt entuziastu hokeja līgas gadījumā tur ir sezona visu gadu garumā, un tur ir ļoti daudz komandas, ir 9 līgas, ir Erst elites divīzija, kas ir augstākā līga, kur spēlē visprofesionālākie amatieru hokeisti, lai gan patiesībā paskatoties šīs spēles, es teiktu, ka tur viena otru virslīgas komanda varētu pacīnīties. Jā, tur ļoti tad droši vien jautājums liekas, ar ko tu pabaro dvēseli? Ar ko tu pabaro dvēseli? Sports? Jā, pilnīgi noteikti. Vai ir vēl kaut kas? Sports, jā, tas ir aktivitātes ārā. Tu peldies tagad? Nē, es baseinā peldos. Roņu kustību es varu pastīties no malas, kā viņi to dara, bet man patīk vairāk silts. Bet formātu sev uzturi un, tā teikt, gara spēkam arī fiziskais spēks ir... Kā es atzīmēju, hokejs, tā ir viena no lietām, kur tad rallijs, tas ir tāds adrenalīna piesātinātas brīvdienas un noteikti arī veids, kā izlādēties. Viennozīmīgi. Un mocis. 5 gadi tev pašam kā vadītājam un skatoties nākotnē. Mēs nevaram šodien, mūsdienās paredzēt to nākotni. Kas būs rīt, mēs nezinām. Visu laiku kaut kas mainās un notiek. Bet varbūt ir kāda vīzija par nākamajiem 5 gadiem. Erst Finance. Jā, pilnīgi noteikti ir vīzija un jau arī konkrēti plāni. Un, protams, ka viena no pamatlietām ir turpināt nostiprināt pozīciju tirgū, turpināt strādāt pie Erst tēla un zīmola atpazīstamības, kas, kā mēs zinām, mums šobrīd lieliski izdodas. Jo tad, kad tu redzi iespējas, tad viņas ir jāizmanto. Tieši tā, viņas nelaid garām. Precīzi. Tuvāko gadu laikā mēs redzam to, ka mēs ejam plašākos tirgos ārpus Latvijas. Jau šobrīd mēs mazliet strādājam ārpus mūsu valsts. Bez muskuļiem tur nekā? Tur jau jāiet ar tādu jau... Mēs šobrīd esam ļoti labā pozīcijā, lai mēs tā ļoti veiksmīgi to izdarītu. Un tā pirmie priekšdarbi jau ir veikti. Un, tātad alternatīvās finansēšanas nozare ir resurss, nauda, kurus tev vajag saņemt, lai tu tālāk varētu izmantot tālāk. Un tad abas divas šīs lietas sakombinējot, ļoti veiksmīgi var arī tos muskuļus turpināt audzēt, ko mēs arī noteikti darīsim. Tad ko? Tad kādi ir tavi, teiksim tā, ceļavārdi mūsu šīs epizodes skatītājiem? Mani ceļavārdi. Te es atsaukšos arī uz vienu no savām iepriekšējām intervijām, kur visiem ļoti patika, tāpēc es mēģināšu to vēlreiz atcerēties. Un es teikšu tā, ka es novēlu katram, gan biznesa apetītes skatītājam, gan jebkuram cilvēkam, arī tev. Paldies! Atrast divas lietas. Divas vietas, pareizāk sakot. Un viena no tām vietām ir tā, kura tevi dziedē, un otra vieta ir tā, kas tevi iedvesmo. Un tad es novēlu, lai tad, kad tu šīs vietas esi atradis, pēc iespējas vairāk viņās arī uzturēties. Mīļie skatītāji, man ir ļoti liels aizdoms, ka es esmu viņas jau atradis. Tā kā man ir tāds sirdsmēriņš. Ko? Paldies tev! Apsveicu 10 gadu jubilejā un, kā saka, lai rulējās uz priekšu. Visu labu! Visu gaišu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums.